Manā sirdī atskanēja tāds vārds par šodienas dienu par pieaugot gudrībā. Tāds virziens pieaugot gudrībā. Kuram ir pietiekama gudrības šodien, kurš saka, klausies, gudrība, tās man ir daudz, naudas pietrūkst. Man no bērnības piesaistīja veci cilvēki. Es gāju pie viņiem ciemos. Mana mamma strādāja par sētnieci, viņai bija daudz tantiņas, es pie viņas gāju uz darbu. Viņi vienmēr iepazīstināja kādu vecu tantiņu, un es gāju pie tās tantiņas, un es klausījos par viņas dzīvi. Es jautāju, kā jums dzīvē ir gājis, un sāka tā tantiņa kaut ko stāstīt par to, kā dzīvē viss ir noticis. Jo es sapratu, ka mūsu dzīve tas kā tāds mešs, viņš tāds bies ir, un tu ej cauri, tur dažādas bīstamības ir, un jāaiziet tam mežam cauri. Un es sapratu, kurš var mani pamācīt tam, kā iet tam mežam cauri, kādas bīstamības ir bijušas, kā tas cilvēks, kurš jau ir nogājis lielu dzīves etapu. Nevis tie jaunie, kuri tikko te kaut ko, viņš jau, kā saka, piens vēl nav uz lūpām izžuvis, viņš jau māca, kā dzīvot. Un es klausījos, es jautāju, un es kaut ko visu laiku mācījos. Man vienmēr bija arī, kad trenējos komandā, es vienmēr trenējos ar tādiem vecākiem, ar tādiem, kuri bija tādi spēcīgāki. Es saprotu, ka es no viņiem varu mācīties. Tad, kad es atnācu uz draudzi, kas man ļoti patika, ka ļoti daudz dzīviski piemēri, cilvēks stāsta par to, ko viņi ir piedzīvojuši, Bībele tiek lasīta, un pie tās Bībeles ir šodienas piemērs likts klāt. Kā tas ir tagad. Un tas man bija tik saprotami, tik skaidri, un es ņēmu pildspalviņas, arī lapiņas līdz, un es pierakstīju. Es rakstīju pa punktiem. Es sapratu, ka man ne tikai tas, ko es dzirdu, ir jāpieraksta, bet es sapratu, ka tas man arī jāpielieto. Zināt, ar to pielietošanu ir tā grūtāk. Un tu zini, to, ko tu esi dzirdējis, ko tu esi pieņēmis, Dievs tev dos uzreiz iespēju praktizēt. Reāli tas, ko es dzirdēju, tas sāk strādāt, un es sāku redzēt, ka mana dzīve sāk mainīties. Es kaut kādu sāku iegūt pieredzi, un Dievs tam, kam kaut kas jau ir, viņš vēl sāk pielikt klāt. Viņš dod tev vēl kaut kādu situāciju. Ja tu sāc pielietot to vārdu, kas tev ir, tad Dievs redzot to, ka tu pielieto, ka tu nelaidi gar ausi to vārdu, viņš tev dos vēl tālāk un tālāk dažādas atklāsmes, un tu varēsi to vārdu pielietot, un tu varēsi augt ticībā, un tu redzēsi to, ka reāli tas, ko tu šodien dzirdi, tas, ko tu lasi, ka tas viss ir ļoti praktisks, un tas tev ir noderoši, tāpēc, ka Dievs zina, caur ko tu priekšā iesi, tāpēc viņš jau tev uz priekšu jau pasaka, kā tev vajadzētu rīkoties. Tāpēc noteikti to, ko mēs šodien arī dzirdēsim, es ticu, ka tas būs arī vajadzīgs tev dažādās dzīves situācijās. Tāpēc runāsim par to, kā pieaug gudrībā. Un Psalms 111:10 ir teikts, bība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Un tur tālāk ir teikts, ka tas visu labi saprot un izjūt, kas tā dara. Pasaule saka, ka tā ir jādzīvo, un tāds ir trends, un ja tu tā dzīvos, tad tas tā kā gudri ir, ņemt no dzīves visu, ko var, un nekur neko neziedot, tikai sev. Un tā šodien pamatā pasaule māca, bet ir tā garīgā gudrība, kur varbūt ir bieži vien tā kā neprātība, ka tā tiešām, tu tā domā, ka tu šitā rīkosies, un tas tev sanāks jā. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs tā saka. Jo kas ir galvenais saprast to, ka tu no šīs dzīves reiz iesi projām, un vislabākais cilvēkam ir piepildīt to, kas Dievam bija uz tavu dzīvi. Kāds bija plāns tavā dzīvē? Tu atrodi Dievu, tad tu atrodi arī savu aicinājumu, tu atrodi spēku dzīvei, un tu nodzīvo šo dzīvi tā, ka pēc tam ejot mūžībā, tu nenožēlos par to. Ka tu dzīvoji tieši tā, pat daudziem neizpatīkot. Pat, ja cilvēki no tavas dzīves aiziet projām kaut kādu, un tu necenties viņam kaut kā izdabāt un patikt, ka tik viņi ir tavā dzīvē. Ka vienkārši Dievs no tavas dzīves aizved projām cilvēks, lai tu varētu būt daudz efektīvāks. Tāpēc gudrība ir dzīvot pēc Dieva gribas, izmantojot viņa resursus. Tas nozīmē talantus, laiku, finanses Dieva valstībai.
Jo to, ko tu sēsi sevī, to tu beigās pazaudēsi. Bībele teica, kas sēja miesā, no miesas pļaus pazušanu. Kas sēja garā, tas nozīmē garīgajās lietās, savā dzīvē tu sēji, protams, paliec stiprāks garīgi, tad tu vari ietekmēt arī tālāk cilvēku citu dzīves. No sākuma tev pašam ir jāsaprot, kaut kas jāpieņem, lai tu varētu tālāk citiem kaut ko mācīt, tev pašam jāmācās. Tāpēc no sākuma Dievs sāk ar tavu sirdi, ar tavu dzīvi. Un tāpēc, kad Salamans to saprata, ka viņš ir šajā dzīvē ne tāpat vien, un viņam ir doti kaut kādi resursi, Salamans ķēniņš, viņam bija dota valsts, un kad sapnī Dievs pie viņa atnāca un jautāja, ko tu gribi, tad Salamans teica, man vajag gaišu prātu, man vajag gudrību, kā es šo tautu varu pārvaldīt citādi. Tas rakstīs 1. ķēniņa 3:9. Tāpēc tev ir doti ļoti lieli resursi, tev ir ļoti lielas iespējas dotas. Tev ir dots tieši piedzimt šajā laikā, pēdējā laikā, pirms Jēzus Kristus atnākšanas. Un nepalaid šo momentu garām. Mums ir ļoti lieli resursi. Pāvalam tik daudz nebija, kā tagad mums ir dots. Lidmašīnas, kameras, mēs šodien varam sludināt uz tādām platformām, bet es brīnos, kā Dieva tauta bieži vien nav gudra. Kā viņi nemāk lietot tos resursus, kas viņiem ir. Bībele teiks, esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži. Mateja 10:16, ja? Tas nozīmē čūskas gudrība. Viņa paredz uz priekšu kaut kādas lietas, kuras viņa grib darīt. Mērķis, ko viņa grib sasniegt. Un tāpēc bieži vien Dieva tauta, viņa nav tālredzīga. Draudz bieži vien nav tālredzīgas. Un mēs pat varam bieži vien paskatīties uz pasauli, paskatīties, kā viņi tālredzīgi, paskatīties, kā viņi grib saņemt rezultātus, un tāpēc viņi veic kaut kādas pārmaiņas. Viņi sāk runāt tajā valodā, kurā viņus var saprast apkārtējie. Tāpēc mums arī šodien jāsaprot, ka mums ir galvenais šeit virs zemes, lai tas, ko man Dievs ir devis, lai tas būtu maksimāli pavairots. Tāpēc arī, kad mēs lasām Mateja 25. nodaļā, 27. pantā, ka tur ir teiks par to, ka bija jāpavairo tas talants, kurš bija dots tam cilvēkam, lai varētu atnākt kungs un saņemt savu, bet jau ar augļiem. Tad Dievs negrib, lai tu nodzīvot ticībā, tu ticēji Dievam, tev bija ļoti patīkama sadraudzība, tu brauc pa konferencēm, tu tā piepildījies, tev bija tāds gara piepildījums, tu tā viss tāds gāja, kā pilnīgi kājas nejūti tāds tā kā aprēbis, un tev tik bija labi no Dieva tuvuma. Un pasaka, lūdzu, kāds labums bija apkārtējiem cilvēkiem no tā? Un te ir tā gudrība, to visu, kas man ir dots, maksimāli laist darbībā. Bija arī tāds bagātais neprāts, Lūkas 12. nodaļā no 16. līdz 20. pantam. Un viņš stāstīja tiem līdzību sacīdams, kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnām augļu, un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav, kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu. Es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu, un sacīšu savai dvēselē, dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer, līksmojies, bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais šī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli, kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāja un nav bagāts Dievā. Šim cilvēkam bija dota gudrība pelnīt naudu. Viņam bija dots iespējas. Viņš cēla šķūņus un labību vāca, un tas viss tikai gāja viņam, un viņš tā kā lielāks un lielāks palika, un viņam likās, ka es no tā dzīvošu, es no tā būšu laimīgs. Bet īstenībā laime ir tad, kad nevis, ka tu šķūņos tā kā vāc, bet kad visa, ko tev Dievs ir devis, ka tu vari to laist pa ūdeni, ka tu vari laist to cilvēku dzīvēs. Tāpēc liels ir tas cilvēks, kurš maksimāli sevi ir investējis citu cilvēku dzīvēs. Ir kanāli arī pat YouTube, ja? Viņi ir tādi ļoti lieli, tur ļoti daudz sekotāju. Un es bērniem saku, jā, jūs redzat, cik tur miljonu skatījumi, bet pasakiet, vai kā šie visi tādi jociņi, tādas tur visādas lietiņas, pranki visi, kā tas ir izmainījis cilvēku dzīves? Izmainīt tas cilvēku dzīves? Viņi saka, nemaina tas cilvēku dzīves.
Es saku, vai jums ir jēga tērēt laiku uz to, ka tur ir varbūt 100 miljoni skatījumi? Tur ir kaut kāds iegūms no tā. Es laiku cenšos paskaidrot, ir tas cilvēks liels, viņam ir nauda, un ko, kā tas ir palīdzējis. 1. Samuela 18. nodaļa 14. pāns. Un Dāvids bija gudrs visos savos ceļos, un tas kungs bija ar viņu. Visos ceļos Dāvids bija gudrs. Kāpēc viņš bija gudrs? Tāpēc, ka Dievs bija ar viņu visur. Tātad uzreiz mēs nākam pie tās izpratnes, tātad, lai viss man labi veiktos, lai man būtu dzīvē svētība, lai es nenožēlotu par savu dzīvi, kur esmu nodzīvojis, man ir jābūt visu laiku Dieva klātbūtnē. Tātad Dieva klātbūt atnesīs tavā dzīvē gudrību. Dievs tev pamācīs, Dievs tev vedīs. Kāds teica tā, ka gudrais mācās no citu kļūdām, muļķis no savām. Bet es uzskatu, ka tik un tā gudrais mācās no savām un arī no citu kļūdām, vai ne tā? Tāpēc, ka mācīšanās process, tās ir kļūdas. Tu nebūtu nekad sapratis, kad nevajag tā, kad tu kaut kādu profesiju apgūsti. Tur ir kļūdas. Arī gudrais ir tas, kurš māca savu mēli. Es esmu runājis ar cilvēkam, esmu bijis kaut kādā kompānijā, es kaut ko esmu runājis. Es pēc tam eju mājās, saku, Dievs, piedod man. Man nevajadzēja tā runāt, man nevajadzēja tā. Tas nebija gudri. Tur bija neticīgi cilvēki. Varbūt tas viņus varēja ietekmēt nepareizi, tas varēja viņus tā kā attālināt no tevi. Saproti, visu laiku tā kā tāds skatīšanās uz savu dzīvi, uz to, ko tu runā, kā tu rīkojies, vai tas ir saprātīgi, vai tas nes celsmi, vai tas nes tieši sagraušanu. Tātad, kā jūtās gudrais? Viņš jūtās labi. Laikam arī tāpēc, ka gudrais paredz nelaimu un paglābjās, viņš jau jūt, ka man tanī sfērā nevajag, jo neprāts kaut kādus parakstus ieliek, ar kādiem tur sāk čomiem draudzēties, un pēc tam jūt, ka viņam tā kā cilpa ap kaklu valkās ciet. Viņš ir kaut kur iesmērējies, viņš kaut kur ir iegājis ne tajā vietā, kur vajag. Bet te teikt Salmam pamācības 3.13, labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu. Tad viņi ir jāmeklē. Tā gudrība bieži vien ir arī jānopērk. Un es atceros, es pirku grāmatas, bija maza alga, bet es visu algu praktiski atdevu uz grāmatām, uz kristīgām grāmatām, uz komentāriem, Barklija komentāri un visādi citi tur komentāri es ņēmu. Es ar tādiem maisiņiem, atceros, gāju ārā no kristīgā veikala. Laikam toreiz ar tramvaju brauc mājās, bet es tik laimīgs, domāju, es tagad varēšu studēt, varēšu skatīties, varēšu kaut ko mācīties, varēšu kaut ko iegūt jaunu. Tev ir kaut kāda pieredze, ir kaut kādas situācijas, un tu zini, kā no tās situācijas iet ārā. Un tu zini tos ceļus, kādā veidā tas viss ir panākams. Otrais, tas cilvēks, kurš ir gudrs, viņš ir cienīts. Kāds teica tā, kas runā skaļi, to dzird, kas runā gudri, to klausās. Kad gudrais atver muti, es kaut ko tūlītās iegūšu. Man ir jābūt uzmanīgam, tāpēc, ka tas būs kaut kas ļoti vērtīgs. Tas cilvēks kaut ko pats ir iemācījies. Es redzu no viņa dzīves, es redzu no viņa dzīves augļiem. Jo, ziniet, Salmans, ka viņš bija gudrs, ka klausījās viņā, ziniet, Salmana pamācības. Man ļoti patīk, ja man pajautā no vecās derības, Āna, kas tev patīk? Man ļoti patīk Salmana pamācības. Es ļoti daudz esmu viņu daudzreiz izlasījis, noklausījos audio krievu valodā, latviešu valodā, iemācījies no galvas ļoti daudz, man ļoti patīk. Un, ziniet, tur ir 31 nodaļa tā kā uz katru dienu, 31 dieniem mēnesī, katrā dienā vismaz vienu var ņemt. Šodien ir kāds 12. 12. salmu pamācīt, kaž lasi. Un tu redzēsi, tu paliksi gudrāks. Un Salmans nevienkārši bija tāds gudrs, ka viņš tā varēja gudri runāt, viņam tiešām bija daudz sakām vārdu, viņam bija daudz zejoļi, bet kad atnāca Sābas ķēniņiene, ķēniņa no Sābas, viņa, kad ieraudzīja Salmana visu to sakārtotību, kā viss bija, viņa aizrāvās elpa.
Viņi ieraudzīja, kādi bija tie ēdienu oficiāni saucamie tagad, ēdienu devēji, kādi bija tērpi, kā viss bija sakārtos, izglītot. Var redzēt gudrību no cilvēka rīcības. Un viņa slava, Bībelē teiks, nesās apkārt citās tautās, tāpēc arī sābas ķēniņie no tālienes atbrauc, lai paklausītos, lai ieraudzītu, lai paskatītos. Un tiešām bija tur. Tāpēc gudru cilvēku ciena var redzēt, kā viņa nams, var redzēt, kā vispār visa viņa dzīve sakārtot. To var manīt. 1. ķēniņa 3.8 teiks par Salmanu. Un visi Izraels dzirdēja tiesas spriedumu, kādu ķēniņš bija spriedis, un tie bijās ķēniņi, jo tie ievēroja, ka viņam piemīt Dieva gudrība tiesu spriest. Kaut kas viņam īpaši tāds ir, kaut kas dievišķs, kaut kas tāds, ka šis cilvēks ir pārāks ar kaut ko. Salmam pamācības 11.30 ir teikts, gudrais iemantot cilvēku sirdis. Es arī saku, ja kāds pie manis nāk kaut kādās sfērās jautāt, es nekad, protams, nesaku, ka nāciet pie manis, man viss atbild. Saku, vienmēr lūdziet Dievu, un iespējams Dievs var dot caur mani uz jums atbildi. Kādās sfērās ir vajadzīga gudrība? Kādās sfērās, un šodien, ja tā domā par savu dzīvi, kādās sfērās, tad manā aicinājumā, kalpošanā, tad tev ir kalpošana, tev ir kaut kas, kas tev ir jādara šeit virs zemes, tu neesi tāpat vien. Tev ir kaut kāda no Dieva misija, un tāpēc tev tā misija ir jāpiepilda. Un bez svētā gara tu nevarēsi šo misiju piepildīt. Tātad ģimenē mums ir bērni, mums ir draudzes ģimene, dažādas situācijas, un es saprotu, ka tā ir mana atbildība. Un kā audzināt šajā laikā bērnus? Kur viņam pateikt jā, kur viņam pateikt nē? Dažādi padomi, YouTube, dažādas tur mācības, bet no tā arī vajag visu izvēlēties, kā pareizi. Un tāpēc, kad es esmu svētā gara piepildīts, kad svētais gars mani vada. Svētais gars arī dod man gudrību, kā man audzināt, kā man virzīt manu ģimeni. Jo pasties pat par Jēzu Kristu 11. nodaļā Jesajas. Jēzus bija ļoti gudrs. Viņš rīkojās ļoti saprātīgi. Visa viņa runa, kā viņš runāja, vienmēr cilvēki vienkārši bija wow. Viņam bija gudrības runa, ziniet, tāda dāvana, vienam ir gudrības runa. Kad viņš runā ar tādu gudrību, jo tur ir svētais gars, ir gudrības runa. Un tā gudrības runa ir tāda, ka pilnīgi tas, kas man ir vajadzīgs. Es tā kā paklausījos, es ieraudzīju savu situāciju, un es eju, es darbojos, un es redzu, ka tas, kas man bija mācīts un man bija teikts, ka pēc tam es sāku to darīt, man ir kaut kāda palīdzība, un tā palīdzība ir no Dieva. Pats svētais gars tev tā kā sāk dot pavēju, viņš tev dod palīdzību, un tu sāc runāt vai sāc rīkoties, un tu redzi, ka, wow, man bija tāds laiks Bībeles skolā, tikai 2 vai 3 gadus ticīgs, bet jau svētā gara piepildīts, un es daudz pavadīju laiku lūdzot mēlēs. Ļoti daudz lūdzu svētajā garā. Mums bija tā norunāts manu istabas biedriņu, ka mēs lūdzam no rīta, lūdzam pa dienu, noteikti laiku un arī vakarā. Un es sāku pamanīt, un man arī cilvēki teica kaut kādos jautājumus, saka, klausies, tevi gudrība. Un es zināju, ka tas nav no tā, ka es skolā mācījos, vai mazāk var teikt, tur tā mācījos. Man vairāk bija sports, man vairāk bija tur, kā saka, kaut kādu valodu mācīties, bet man bija sports galvenais. Ja? Man nebija tās zināšanas. Ja? Lūk tā. Bet es sapratu, ka man tagad ir svētais gars. Un svētais gars dod lietas man zināt uz kaut kādu momentu, kad man jautājām. Un te rakstīts 11. nodaļā, 2.3. pāns. Un par to klāsies, tāda pravietiski, un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars. Ja? Tad viss pie gudrības, viss pie saprāta. Tāds saprātīgs, tāds gudrs cilvēks. Padoma un spēka gars. Tad viņam ir padoms un viņam ir spēks, lai viņš var tālāk. Ne tikai, cilvēki māk runāt, bet viņš nemāk pildīt, viņš nemāk darboties. Viņš nemāk no situācijas iziet. Kaut kāds konflikts, kaut kāda problēma. Kaut ko tur. Kad tev ir padoms, tev ir tālāk spēks,
Un tu redzi to, ka dzīve mainās. Tu redzi to, ka lietas kārtojās. Tad nāk cilvēkam jaunas un jaunas atklāsmes. Viņš nesēž, tādā aplītī tikai uz vecās zināšanas. Viņam visu laiku nāk atziņas jaunas. Tas arī ļoti svarīgs ir priekš mums cilvēkiem, kuri šodien lasa grāmatas, kuri šodien Bībeli lasa, kuri šodien lūdz. Jo ziniet, kas notiek ar mobilā šo te raustīšanu, šo pirkstu vingrināšanu? Cilvēki degradē, viņi neattīstās, viņi paliek stulbāki. Tā ir tā problēma, ka šodien pārstāja Dieva tauta lasīt, pārstāja iepazīt. Un tāpēc Pāvils, kad lūdza par Efeziešu 1. nodaļā, ir teikt 17. pantā, es lūdzu, lai Dievs jums dod gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Tāpēc mums visu laiku kaut kas nāk svaigs par Dievu, kaut kādas atklāsmes, kaut kādi dziļumi, un tas viss padara mūsu dzīvi interesantāk un efektīvāk, un arī ietekmīgāk. Ja? Un tāpēc te ir teikts par to, ka atziņas un tā kunga bijības gars. Tātad cilvēks visu laiku tā kā domā, Dievs, kā tas izskatās tavā priekšā, kā tu Dievs šajā situācijā rīkotos, kā tu man vari pateikt, kā man pareizi, un noteikti Dievs tev dos padomu. Un tālāk ir teikts, bība tā kunga priekšā būs viņam salda smarža, un viņš netiesās pēc tā, ko viņa acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko viņa ausis dzird. Nevis kā es domāju, bet Dievs, kā domā tavs prāts, jo tavas domas var būt ne Dieva domas. Un tas var būt bieži vien pat demonisks. Sātans tev kaut ko ir sasējis, un tā tu uz cilvēkiem skaties. Vai kāds tev par kādu ir pateicis. Un tu tā arī redzi visu. Bet tev ir jābūt dievišķi viedoklis un dievišķi pozīcija. Un tad, kad tu esi piepildīts ar Svēto garu, tad tu redzi, ka tavs aicinājums tiek piepildīts sekmīgi. Tu paliec ietekmīgāks, tu paliec stiprāks, tev ir uzticamība, un Bībelē teiks, ja tu biji mazās lietās uzticams, Dievs tev dos lielākas lietas. Un kalpošanā mūsu aicinājumos ir dažādas grūtas situācijas. Bet katru reizi, kad tu esi ar Dievu garu, kad klājās Dieva gars, tu redzēsi to, ka tu no tām situācijām izies. Izies un pateiks, Dievs, paldies tev, ka tu mani izvedi, tu man devi gudrību. Otrais, talantu pavairošanā. Tad tevi talanti, par ko es arī bieži vien lūdzu, un es saku arī cilvēkiem, kad es svētīju dzimšanas dienās. Lai tie talanti, kas ir tevī, lai viņi maksimāli būtu pielietoti. Šodien, paskatoties uz kapsētu, tur ir talanti aprakti daudz. Daudz, kas nebija atvēries. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nebija atnākuši pie Dieva. Cilvēks atnāk pie Dieva, tad talanti tieši ir atverās. Dievs sāk lietot to, ko viņš tev ir ielicis. Viņš sāk tev pamudināt, viņš sāk tev atvērt duris, ka tu sāc darboties. Varbūt kaut kādi sapņi, kuri tev bija aprakti, kur Sātans, viņš ir zaglis, viņš atnāca nozagt un pateikt to, ka nebūs. Varbūt nobiedējis tevi kaut kādās jomās. Un, kad tu atnāc pie Dieva, tu sāc gleznas zīmēt. Tu sāc pielietot to, kas tevī iekšā bija. Bet viņš bija kaut kur apraksts, ka nebija kā gar to laika. Un tā kā teica, ka tev nekas nesanāks, bet, kad tu sāc lūgt Dievu, tad Dievs tev sāk pamudināt, ka tev sanāks sāc. Un tu redzēsi, kas notiek. Trešais, kādā sfērās jābūt gudrībai? Finansēs. Tīpaši šajā laikā Dievs dod gudrību, kā pielietot tos resursus, finanses, kuras tu man dod. Jo mēs Dievu priekš atbildēsim par finansēm. Kā mēs izlietojām mūsu finanses, uz kurien tas viss aizgāja. Tāpēc Dievs mums iedevis šo resursu, un šo resursu mums ir jāpielieto uz to, Bībelē teikts, lai mēs varētu iemantot sev draugus ar šo netaisnā mamonu palīdzību. Lai tad, kad viņi aizies no šīs zemes un būs debesīs, lai viņi mūs varētu satikt debesīs. Tas nozīmē, ka es ar materiālām lietām, kas man bija, es centos, lai ar to es varētu pakalpot. Tāpēc neesam skopuļi, nedzīvojam sev, jo Bībelē teikts, ja kviešu grauds viņš nemirs, viņš paliks viens. Viss būs tikai tev, un tu paliksi viens, tu nomirs, un nekas, tas, kas tev bija, viņš nepakalpos. Bet tev ir dots kaut kādi resursi, ar kuriem tu šodien vari kalpot.
Mēs redzam draudzē, mēs cenšamies, cik mums ir finanses, mēs maksimāli visu laiku ieguldamies. Ja mums pienāk kaut kāds finanses, mums jau ir nākošais solis. Man jau ir 3 soļi uz priekšu, saka, ja vēl būs kaut kāda naudiņa, būs tas un tas, te būs daudz labāk vēl, daudz ietekmīgāk. Tāpēc mēs lūdzam Dievs dot gudrību, kā finanses tērēt šodien mums ģimenē, arī ejot uz veikalu, ja? Man sieva vienmēr lūdz Dievs dot gudrību, kā iepirkties. Ja? Tur arī Dievs vienkārši svētī, un tu arī, kā jums sanāk. Vienkārši lūdz Dievu, un tev Dievs dod. Viņš tev dod redzēt un zināt, kā to visu iegūt. Ja? Tāpēc mēs tajā jomā finansāli, mēs arī ar sieviņu redzam, ka Dievs mums ir devis gudrību. Pareizi, pielietot. Un pēc tam, lai nav nožēl, ka kaut kur vienkārši aizgāja kaut kādās nevajadzīgās lietās. 4. attiecībās. Tur baigi vajag gudrību, ne? Kad meita ar māti, tēvs ar dēlu, sieva ar vīru, cerēs, saka, tā pietrūka gudrība, kā vajadzēja gudrība. Un pasties Jēkab 3. nodaļa no 13. līdz 18. pantam. Kas jūs starpā ir gudrs un saprātīgs, tas, lai pareizi dzīvodams, uzrāda savus darbus. Tātad gudrais redzams no darbiem. Darītas gudrā lēnprātībā. Ja? Ir tādi gudrinieki, viņi tev dod padomas, kā pareizi dzīvot. Viņi tev par ģimeni dod padomas. Pasties uz viņa ģimeni, reāli viņam nav ģimenes. Viņš tev tur to pareizi, tur tāds konsultants. Te teikts, ja, ka gudrā lēnprātībā. Tāpēc gudrs cilvēks, viņš vienmēr ir tāds nepārsteidzīgs. Viņš neapsola tev ļoti ātri lietas. Viņš pasaka, es pacentīšos, padomāšu. Pieņemšu lēmumu. Tālāk ir teikts, bet ja jums sirdī ir rūgta skaudība un ķildas, tad ir kāda konkurence. Tu kaut ko kādam gribi pierādīt, atnāc šeit pierādīt saviem brāļiem, vecākajiem, ka tu jaunākais vienmēr bija tas pēdējais, tagad es jums parādīšu, es jums kaut ko pierādīšu. Un tu kaut ko tur cēli, tu ņem kredītus, tu kaut ko, saproti, tas viss ir no skaudības, tas viss ir no konkurences, un tur arī ķildes, tur arī aprunas ir. Un tāpēc šeit ir teikts tā, tad nelielies un nemelojiet pret patiesību, ja? Tie cilvēki sāk daudz ko runāt nevajadzīgi. Viņi sāka lielīties, viņi sāka runāt, melot, tālāk teiks, tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana. Tātad cilvēks ārēji izskatās. Bet īstenībā viņš tā runā, viņš tā gudri kā runā, nevajag tā un visādas lietas, jā. Bet tu jūti, jā, viņš tev tā kā skaidro, bet tas ir dvēseliski. Īstenībā Bībele vai Dievvārds man ir atklājis, ka man jārīkojas ir citādi. Un tālāk ir teikts, jo kur ir skaudība un ķildas, tur ir juceklis un visāda nelietība. Ja cilvēku vidū ir skaudība, ja mūsu sirdīs ir skaudība, tavā dzīvē būs juceklis. Tur būs visāda nelietība. Būs nelietīgas runas aiz muguras, būs aprunāšana. Un tur nebūs uzceltas attiecības, tur būs viss slikti, tāpēc attiecības jābūvē un ir jābūt ļoti uzmanīgam, ko tu runā un ko tu runā aiz muguras. Un tāpēc te tālāk teikts, tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad viņa ir tīra, cilvēka sirds ir tīra, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības, bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur. Šie cilvēki, ja arī kaut kādas lietas risina savā starpā, viņi zina, kurā brīdī vajag kaut ko teikt. Māk nogaidīt arī ģimenes attiecībās. Nevajag nekad, ja cilvēks ir jau tā kā iekuries, nekad nevajag risināt nekādas jautājumas. Tur nekas neatrisināsies. Tur būs tikai vēl lielāks konflikts. Tāpēc jābūt ir... Tā kā redz teiks, bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur. Tu varēsi kaut ko iesēt tur, kur cilvēks ir noturējis mieru, kur viņš nav eksplozijā. Ja, tad, ja tu redz, ka tur ir jau cilvēks ir dusmīgs, nevajag, lai atdziest. Tad būs kaut kas konstruktīvs, kaut kas būs vērtīgs tajā visā, ko jūs runāsiet. Ja? Tāpēc ļoti svarīgi, lai ir gudrība tanī, ka atceries to attiecības ir dārgāks nekā nauda. Nekā mašīna, nekā tur kaut kādas lietas ir ļoti liela konflikta naudas dēļ tieši ģimenēs. Lai palīdz Dievs, ka mums ir no Dieva gudrība, kas nākus no augšienes.
lai mēs staigājam šķistumā, lai mēs staigājam Dievu klātbūtnē. Un 5., kas ir ļoti svarīgs, laika izmantošanā. Vajadzīgi jums gudrība, Dievs dod man laiku gudri izmantot. Pagāja diena, kā tas laiks, kā tik ātri tās dienas lido. Un veciem cilvēkiem arī lido šīs dienas. Daži domā, ka veči gaida, viņiem laiks tā kā lēns, viņi gaida, kad ies jau, kā saka, pie Pētera, vai pie Jēzus, ja. Bet īstenībā lido laiks tagad. Kādā veidā, kā mēs to laiku, jo saproti, ka mēs par laiku Dievam atbildēsim. Dievs tev teiks, tu zini, tev bija vasara, tev bija rūdens, tev bija ziema, kā tu to laiku pavadīji? Kā tu laiku savu pavadīji? Ko tu darīji? Es tev devu to laiku, es jau sen tev varēju paņemt mājās, es tev atstāju, jo es gribēju, lai tu lūdz par kaut kādām lietām, lai tu kalpo ar kaut kādām lietām. Tāpēc mums ir ļoti dārgs laiks, un es ļoti esmu priecīgs par to, ka es nekad pensijā neiešu. Es tā saprotu, Dievs, tu man esi devis, es gribu to vairāk iemest tautā, cilvēkos, kaut kādas atziņas, un liekas kaut kāds tāds mazumiņš, kaut kāda lieta, cilvēks, wow, tagad man sastiķējās, to, ko tu pateici, tagad man ir saprotams, tagad es varu iet tālāk. Es domāju, wow, tu biji šajā brīdī cilvēkam par tādu svētību. Tāpēc man vienmēr bija tā, ka es ar ritembraukšanu nodarbojos, sapratu, ka man būs 35, es beigšu ritembraukšanu, ko tālāk. Man laik bija tāds tā kā iekšē depresija, taču viss beigsies. Es tagad ieguldos, pēc tam, kam tas būs vajadzīgs. Kad Dievs atved man uz draudz, kad es sāku lasīt Bībeli, un es vienā Bībeles stundā, viens profesors, viņam 16 godāks Rīgas draudzē, viņiem ir 16, kā ziniet, kā Nobela prēmijas, tāda. Viņam ir 16 zinātnē, viņš ir zinātnes akadēmiķis, tur baigi gudrais. Viņš palika ticīgs, Dievs viņā izglāba. Un viņš vienā brīdī stāsta un saka tādu frāzi, es sēžu jauns cilvēks, viņš saka tādu frāzi, es sapratu, ka mums visiem ir jābūt Bībeles profesoriem. Wow, es tā domāju, tavas zināšanas, kas tev ir, tagad jau vairs nav jau citas tehnoloģijas. Viņš arī tā atzina, ka jau daudz kas nav vajadzīgs. No tā, ko viņš tur sasniedz, kaut kāds tur pētījums, kaut kāds atklājums, viņa vairs nav vajadzīgi. Es tā domāju, man tagad ir jaunība, kur to laiku ieguldīt? Bībelē ieguldīt. Kā šī pilspāla, ja? Viņa pilnībā var būt šitā te, ka tu var būt pilnībā tā kā tāds iegremdēts rakstos. Tāds, ka daži jautā, Andri, tu tā rakstu zini, tu tā vari tur tā, kāpēc tev tas tā ir? Tāpēc, ka tu ar to dzīvo. Tev atklāsme atnāca, ka tas ir tas vērtīgais, kas man būs līdz mūža galam vajadzīgs, un tas nepāries. Tas nebūs tā, ka, tas bija toreiz grēks, kāds bija 1000 gadu atpakaļ grēks, šodien tāds pats Sātans paliek vēl viltīgāks, un Bībele atklāja vēlna viltības. Un tāpēc tas ir tik pielietojams šodien vārds, jebkurā dzīves situācijā. Dievs šodien ļoti spēcīgi runā, un caur to, ko Dievs man runā, es varu runāt uz citu cilvēku dzīvēm. Un tas ir ļoti svētīgi. Tāpēc, skaties, Efeziešiem 5. nodaļa, 15. un 16. pāntā tā. Tad raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Dievs, kāds ir tavs prāts uz manu dzīvi? Kāds ir tavs prāts uz šīm te attiecībām, uz šīm te darbībām? Vai tas ir tavs prāts, ka tu apsēdies pie kompja? Vai Dievs, tas ir tavs prāts, ka es sēdēšu tagad spēlīties un spēlēšu? Tas ir Dieva prāts, kā tu domā spēlīties cilvēks, kad nosēdēs ir. Ka viņš tur naudu iegulda, lai jaunu automātu nopirktu. Tad virtuālajā spēlē Sātans atnāca ir nozagt tavu laiku. Tas ir viņa galvenais mērķis novirzīt tevi, aizņemt tevi ar kaut ko šeit virs zemes, vai ar sporta spēlēm, vai ar loterējām, tu tur visu laiku ieguldīsies un visam tam sakosi, bet kad tik tu neesi vārdā, kad tik tu neesi kalpošanā, kad tik tu neesi Dieva darbā. Tālāk ir teikts par to, ka tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts, un neapreibināties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīgi dzīvi, bet topiet gara pilni. Ja tu būsi svētā gara piepildīts, tad tu redzēsi to, ka svētais gars tev dos arī atturību. Nevajag man tagad. Nevajag man skatīties to. Es nedarīšu to. Kad tu esi ar svēto garu, tad svētais gars reāli tev sāk tā vadīt, un tu redz, ka efektīvas tavas dienas paliek. Tātad, kas palīdz pieaugt mums gudrībā? Paklausība Dieva vārdam. Paklausība Dieva vārdam. Tie cilvēki, tās gudrās jaunavas, kuras
izmantoja pareizi savu laiku, izmantoja iespējas, tāpēc, ka viņas bija attiecībās ar Dievu, tāpēc Bībele mūs ved uz attiecībām ar Dievu. Tātad, ja cilvēks ir paklausīgs Dievu vārdam, viņš būs gudrs. Tāpēc, ka, ko nozīmē gudrība? Ja? Ka es zinu, kā Bībeli pielietot šodien dzīvē. Kāds jautā, kā tu zini šos te raksturvietas, kā viņas runā uz dzīvi? Man Dievs parāda, ka tas šodien runā par manu dzīvi, ka es šo raksturvietu varu pielietot dzīvē. Tāpēc Mateja 7. nodaļā 24. līdz 27. pantam, pasties, te ir teikts par to, ka ir cilvēks, kurš ir gudrs, ir cilvēks, kurš nav gudrs, kurš nāk uz dievkalpojumu un aiziet. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlas uz klints, kad stiprs lietus lija un straums nāca un vēja pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlas uz smiltīm, kad stiprs lietus lija un straums nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels. Tad cilvēks dzirdēja, cilvēks teica āmēn, jā, viss kārtībā, bet viņš negribēja, lai šis vārds ir izgājis caur viņa dzīvi. Tāpēc noteikti sāc to, ko tu lasi, pielietot. Lūdz Dievam, Dievs palīdz man pielietot šo vārdu savā dzīvē. Un tu redzēsi to, kad tu būsi gudrāks, arvien saprātīgāks, arvien stiprāks. Otrais, konsultējies ar Dievu. Kad tu nezini, kā rīkoties, Dievs, kā man tagad, kādu izvēli man izdarīt? Vai parakstīt šo dokumentu, vai pirkt man šo, vai nepirkt man šo? Kā rīkoties? Dievs tev pateiks, kā rīkoties. Konsultējies ar Dievu, jo arī Jēkaba 1. nodaļā, no 2. līdz 5. pantam ir teikts, ar lielu prieku, brāļi, pieņemat, kad jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturība, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, lai jūs būtu pilnīgi caur caurim un bez jebkāda trūkuma. Ja? Tātad ir kārdināšanas, ir pārbaudījumi, ej caur kaut ko cauri, un Dievs to ir pieļāvis. Bet tur tālāk 5. pantā teiks, un ja kādam no jums trūks gudrības, tas lai lūdz to no Dieva, kas visiem dod vienkārši un nepārmestams. Tad tu ej caur pārbaudiem un tu saki, Dievs, es negribu iet pa savu ceļu, es gribu iet tavu ceļu, es gribu tavā priekšā dzīvot, tad tā ir tā dievbība. Dod man lūdzu pareizi pieņemt lēmumu, ko man darīt ar šo cilvēku, ko man darīt ar šo darbu, vai turpināt strādāt, vai nē, vai man iesākt šo biznesu, vai neiesākt. Lūdz Dievam. Dievs tev ieteiks, viņš vislabākais ir visās sfērās. Un trešais vēl, mācoties no gudriem cilvēkiem. Sāmana pamācības 13.20 teiks, kam darīšana ar zinīgo, tas kļūst pats zinīgs, bet kas ir draugos ar neprašām, tas piedzīvos nelaimi. Kāpēc nav svētības? Kāpēc nav progresa? Ar kādiem cilvēkiem tu esi kontaktā? Krievim ir teikts, s kем поведешься, того наберешься. Tātad, ja tu redzi, ka tā ir ļauna sabiedrība, Bībelē teiks 1. psalmā, ka ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Neko tu tur labi neiemācīsies. Tie cilvēki runā par lietām, kuri pat pret Dievu. Tāpēc nevajag tev tur būt. Tie cilvēki ir pasaulīgi, viņi neciena Dievu. Ja pat es reiz skatos kaut kā dietologu, forši viss, bet pēc tam es skatos, viņš tur par jogu, par vēl kaut, viņš tur ar vēl kaut kādas lietas. Es reiz stop, nē. Šis cilvēks jau saistīts ar kaut kādiem tumsas spēkiem, tur nebūs gudrība, tur būs samaisīts kaut kas. Es negribu neko samaisīt, es gribu tīru. Tāpēc es ticu, ja cilvēks būs draudzē, viņam būs ticīgi draugi, viņi daudz ko mācās, kā mēs šodien dzirdējam, viņi stāsta, viņi liecina, un tu no tā vari kaut ko mācīties. Tāpēc esi sadraudzībā ar kristiešiem, ar brāļiem un māsām, nāc uz mājas grupām. Tur tu iemācīsies daudz ko labu un daudz ko vērtīgu. Tad ļoti svarīgi ir lasīt grāmatas. Labas grāmatas. Cilvēks labāk pieaug, es pat tā salīdzinu. Tad, kad tu YouTube skaties visāds tur raidījums, ja, kristīgos, tas ir kā ar lāpstu rakti, ja, kas raka un iedziļinās Bībelē, teiks, ja.
Bet, kad tu lasi grāmatas, tā kā ar buldozeru atbrauc un tu tā kā ar lielo kausu, tu kaut kā iegūst vairāk. Tu skaties, tu ko lasi, tu pats vizualizē to. Tu vari apstāties tanī brīdī, apdomāt to, ko tu lasi, var pasvītrot. Un tur ir daudz konkrētāk, kad cilvēks runā, viņš daudz ko liek runā. Tur ir tā kā izfiltrēts viss tās domas. Tāpēc cilvēks, kurš lasa, pat viņa runas veids ir citādāks. Var just, ka šis cilvēks lasa grāmatas. Viņus var sajust šos cilvēkus, tāpēc kristieši, dārgie, tagad ir kaut kāds trends tāds tikai YouTube un kaut kas fonā, un mums nav laika lasīt. Lasiet Bībeli pirmkārt un lasiet labas, svaidītas, kristīgas grāmatas. Amen. Un ceturtais, kas man ļoti palīdz arī palikt par gudrāku un tādu saprātīgāku, domāju visu laiku par aiziešanu, par mūžību. Es aiziešu projām. Es aiziešu no šīs dzīves projām. Šeit nav mana mājvieta. Un psalmos 12. pantā ir teikts, māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Vācu bībelē, es dzirdēju no kāda cilvēka, tur ir teikts, ka palīdz mums saprast to, ka mums reiz ir jāmirst, lai mēs iegūstam sev gudru sirdi. Ja, tad mēs saprotam, ka mums būs jāiet prom no šīs dzīves. Tāpēc te teiks par to, palīdz mums skaitīt dienas, katru dienu vērtēt, lai mēs caur to saprotu, cik tās dienas ir. Viņas nav daudz tās dienas šeit virs zemes. Un caur to saprotu, ka es bērēs esmu diezgan bieži. Un vienmēr tur tā kā novērtējam. Cilvēks nodzīvoja. Un man ļoti interesanti klausīties, ko cilvēks stāsta par to cilvēku. Kas cilvēkiem bija vērtīgs? Ka šis cilvēks bija viņu radinieks, bija viņam attiecības. Kas bija vērtīgs? Ko bērni saka? Kas bija vērtīgs? Satikos ar vienu manu pazīstamu radinieku. Viņš stāsta, kas viņam vērtīgs ir tēvā. Viņš saka, tētis mums bija vienmēr kā draugs. Tētis mums vienmēr mācīja kaut kādam tādam maigumam, kad mēs viens uz otru apsaukājamies. Tā apnīka tu baltun. Viņš vienmēr, не болтун, а говорунчик. Viņš visu laiku tā kā mūs mācīja tā kā kādam maigumam un bija vienmēr par piemēru. Un es skatos, es tā kā arī no tā mācos, ka jā, redz šis jau tēvs jau gadi, bet viņam bērni izaug un visi bērni tādi ļoti krietni. Un visi tā kā tiec pie tā, lai tuvāk pie tēta dzīvot. Nevis tālāk no tēva, bet pārdot pat savus īpašumus un būvējās blakus pie tēta. Es uzskatu, ka tas ir panākums dzīvē. Ne tas, cik tu, un vienmēr viņi saka, tētis atvainojās, piedodiet bērni, ka es jums maz esmu mantojumu kaut kādu ieguvis. Kad maz esmu kaut ko ieguldījis jūsu dzīvēs, kaut kā maz esmu. Tēti, ko tu runā, tu esi tik daudz mums devis no savas dzīves, no sava piemēra. Tas mums bijis ļoti vērtīgs. Lai mūsu Dievs svētī, lai mēs ne tikai naudu bērniem pelnam. Bērniem vajadzīgs ir tētis, bērniem vajadzīga ir mamma, vajadzīgs ir attiecības. Vajadzīgs ir vienkārši laiks tavs, ja, kā ir bijis, kad bērns pieiet pie tēti, un tēti, cik tu pelni stundā, cik tev maksā? Viņš saka, 10 vai $15. Tad bērns atnes, saka, es te krāju ilgu laiku, man ir $45, 3 stundas man iedosi. Es gribu ar tevi 3 stundas pavadīt, šeit tev tos $45. Ja, un es uzskatu, ka tas ir briesmīgi. Ja, tāpēc tas novērtēt. Mēs skrienam. Uz kurien mēs skrienam? Ko tu saskriesi? Ko tu sapelnīsi? Vienkārši Bībelē teiks, apstājieties uz saviem ceļiem un iepazīstiet, ka es esmu tas kungs. Vienkārši tereiz vajag apstāties. Un zini, kas ļoti palīdz apstāties? Gavēnis. Kad tu sāc gavēt, laiks sāk vilkties. Tas ir viens tāda atslēga, gavēņa atslēga. Tev izbrievējās ļoti daudz laika. Un tad gavēnī tu vari vairāk palasīt, vairāk palūgt. Un tu jūti, ja tu esi iestrēdz un tev nav progresa, paņem vismaz 1 dienu gavēņa, 2 dienas, 3 dienas. Paņem, nekas tev nenotiks, 3 dienu gavēņas. Kāds tas būs progress, kāda tā būs svētība, laiks tev tu tā hopā galva skaidri, jo asins viss šeit, jo, kad tu paēd, asins nolaižās šeit, apstrāde tiek veikta, ja? Un tu tā, wow, un tu redzēsi, kāds progress būs tavā dzīvē, kāda būs svētība. Tava dzīve mainīsies un caur to arī mainīsies citu cilvēku dzīves.